Vai šādas te lielas futbola spēles liek arī bāram kaut kā īpašāk gatavoties ar papildu alus pasūtījumiem, papildu ēdienu pasūtījumiem? Jā, protams, tas ir ļoti patīkami forši apzināties, ka tu gatavojies tādām sporta lietām, kas notiek Latvijā, un paldies mūsu futbolistiem, kuri arī vinnē un aicina šeit spēlēt. Jā, tas arī ir nes pienesumu nelielas tādas citās uz to brīdi, arī tad, kad bija basketbols un redz, ka tagad futbols, un ļoti biežāk mums notiek tādas spēles, jo arī forši, tas ir papildus, ienākumi nāk un papildus apgrozījums. Nu, ja mēs tā salīdzinām ar tādu ikdienas nedēļu, varbūt cik liela ir tā atšķirība provizoriski, varbūt ņemot kaut kādu pieredzi no iepriekšējām lielajām spēlēm, kad arī sabraukuši daudz līdzjutēji, cik tagad varam rēķināt, cik sagaidīt no to pienesumu no angļiem? Tātad, cik reižu vairāk, būtu nesaucot konkrētus skaitļus? Tā grūti uzreiz aprēķināt un arī to skaitlis, cik ir vairāk. Protams, mēs vairāk varam atalpot, nomaksāt pavadzījumus un visāds rēķins un ienāk lielākā asēt, jo, principā, Angļi, viņi ir diezgan laba tauta, tas, kas ir dzer un tusē un pa krogu atmosfēru bauda, tā ir viņu ikdiena Anglijā, un arī šeit viņi meklē krogus un iemīļo un nāk otrais, ja iepatīkās tas krogs, un arī nākamā diena atnāk. Tas visai vecrīgai rada tādu labu auru, ka tas viss te notiek, un pieminēja to angļu pubu kultūru, ņemot vērā, ka brauks angļi, ko tas nozīmē? Tie ir kaut kādi vairāk Guinnessa pasūtījumi, kaut kādas izmaiņas ēdienkartē ar kaut kādām angļu brokastīm, pīrāgiem, fish and chips, kaut kādām tradicionālākām lietām? Jā, tas arī, protams, viņi arī to prasa, un tam mēs arī pielāgojam, un dodam visādas pēc piedāvājums, kas viņam vairāk interesē. Guinness, Stella, bet arī nenoliedzam arī mūsu pašu vietējā ala, viņiem ļoti garšo. Viņi prasa local beer, un tad mēs piedāvājam. Mums krogā ir diezgan plašs klāsts ar vietējo alu. Un, vakar te labi padzēra vietējos tieši aliņus, sagatavojās pirms spēlēm. Šodien droši vien arī jāgaida pēc spēles. Esam gatavi sagaidīt viesus, angļu fanus. Viņi ir draudzīgi, mēs esam viņiem runājušies un ļoti pozitīvi. Ir cita angļu publika nekā agrāk, kurus mēs nevēlējāmies redzēt, Protams, droši vien ir starp viņiem kādi slēpti akmeņi, no kuriem varbūt kaut kādu brīnumu sagaidīt. Cerams, ka nē, bet šobrīd ir ok. Ja tā raugāmies, šodien ir otrdienas spēle, ir otrdienas vakarā. Kad tā kā jūs sākāt rēķināties ar to, ka tie angļi varētu sākt ierasties? Tā bija sestdiena, svētdiena, varbūt vēl agrāk, un cik ilgi var provizoriski paredzēt, cik ilgi viņi varētu palikt, vai rīt arī vēl tiek gaidīti angļi pēc spēles? Protams, mēs arī rīt un parīt, lielākoties arī viņi paliek uz nedēļas nogalēm vai ar ilgāku laiku, jo viņi arī pastāst vecrīgi, aizbrauc kāds uz Jūrmalu, un tiešām to kultūru paskatās, kas nav bijuši Latvijā. Gatavojamies kādu nedēļu iepriekš, plānojam, skatāmies, darbiniekus pierunājam, atnākt papildus uz maiņām, un arī ilgāk stundas pastrādāt. Tā mēs arī gatavojamies, Super, paldies!